Slavu Dievam. Dievs dod mums saprast tavu vārdu, jo tu esi vārds, tu esi iekš vārda, tu esi pats vārds, un palikt tavā mācībā, jo kas nepastāv šī mācībā, tam nav ne tēva, ne dēla. Un tāpēc pārbaudīsim sevi, kādā mēs esam mācībā, vai mēs esam uz ceļa pareizā, vai mēs esam uz tā šaurā ceļa, kas ved uz debesīm, jeb mēs ejam pa to plato ceļu uz elli. Un tāpēc es lasīšu šeit vietas no Bībeles un minēšu viņas, lai jūs variet paši pārbaudīt, ka es to neesmu izdomājis, ka tā ir Bībele. Un tas ir latviešu tulkojums Bībelei. Lūdzu, te būs, piemēram, 1. vēstule Korintiešiem. Un tur ir rakstīts 4. nodaļā. Bet es drīz nākšu pie jums, kad tas būs tā kunga prāts. Un gribu redzēt uzpūtušos, ne viņu vārdus, un gribu redzēt uzpūtušos ne viņu vārdus, bet viņu spēku. Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Ko jūs gribat? Vai lai es pie jums nāku ar rīksti, vai ar mīlestību un lēnprātību? Redziet, apostuls Pāvils brīdina, jo apostuls Pāvils ir Dieva dotās gudrības, kā raksta svētais Pēteris savā 2. vēstulē, 3. nodaļā, ko daudzi priekš savus bojājis sagroza. Tātad, mēs redzam, vecā derība rakstīts, ka nepaklausība ir tas pats, kas burvistība. Burvi un netekļi un slepkavas un citi grēcinieki debesu valstībā neies iekšā. Tāpēc viņš arī min šeit, kad pārbaudīs, tas ir Dieva pavēle 1. korintiešiem 14. nodaļas beigās rakstīts, to, ko Pāvils raksta, tā ir Dieva pavēle. Un ja mēs to nepildam, tad mēs pretojamies Dieva pavēlē. Un tāpēc šeit ir rakstīts, ka jāpārbauda, ir nevis tur visādīgi gudrinieki, ka es esmu mācītājs, tur esmu bīskaps tur, un mums ir 1000 ticīgie vai 10 000, nu kā citās valstīs tur ir 100 000 ticīgie, pieņemsim, jā. Bet tas viss ir uzpūtība, jā. Tas viss ir uzpūtība, jā, nav spēka, bet viņu spēku. Katram ir ticīgam jābūt spēkam. Par kādu spēku šeit iet runa? Rakstīts ir Marka evaņģēlija 16. nodaļā, no 16. pānta sākot, ka ticīgiem būs šīs līdzējošās zīmes, ka viņi uzliks rokas neveseliem un tie tiks veseli un izdīs vēlnus manā vārdā. Un tāpēc mums, lai mēs zinātu, vai mēs tiešām esam ticīgi, jo Bībelē teica, arī vēlni tic, ja? Daudz tic. Piemēram, daudz grēcinieki, slepkavas, viņi visi tic, kad ir bijis Jēzus Kristus, jā. Bet vai mēs tādā kontekstā, tādā ziņā esam ticīgi kā kristieši, iekš kā Jēzus Kristus dzīvo, vai mēs paši sludinot Jēzus Kristu iesim debesu valstībā? Par to šeit ir uzdots jautājums. Un lai to mēs pārbaudītu, tad mums ir jāuzliek, piemēram, rokas uz neveseliem, lai tie taptu veseli, un jāpārbauda, vai mēs tad esam piepildīti ar Dieva svēto garu, jo mēs varam runāt mēlēs, bet ja mēs dzīvojam grēkos, tad ir teicis, ka Dievs grēcinieku lūgšanas neuzklausa, jo kristīšanās ūdenī, kā stāv rakstīts, tā ir, lai savu miesu grēcīgo piesistu krustā. Tas nozīmē, tādā garīgā nozīmē, lai mēs pārstātu grēkot. Bet ja mēs ūdenī nokristamies, bet turpinam grēkot, tad jau Kristus vēl iekš mums nedzīvo. Tad mēs esam pakļauti šīs pasaules stihijām un dažādām vēlna varām. Jo ir teicis, ka jūs izpildiet sava tēva sātana varu, ja mēs grēkojam, piemēram. Tad mums jāatbrīvojās pirmkārt no sātana varas, lai iekš mums dzīvotu Kristus gars. Un Kristus gars arī veic šīs dziedināšanas un šos brīnumus. Un tāpēc, lai teikt, ka mēs esam ticīgi un ka mēs ejam pareizā draudzē, tad mums ir jāpārbauda viss pēc Bībeles, vai tiešām tur šajos cilvēkos un iekš mums ir Dieva vārds, un vai mēs klausamies pareizu mācību. Jo ir teicis, visādi viltus mācītāji izies pie jums, mācīs visādas viltus mācības, un visi tie, kas nemāc šo veselīgo mācību, tad viņi ir viltus mācītāji. Jo, kāpēc? Tāpēc, kad ir viena mācība, viens Dievs un viena paradīze. Nav katrai konfesijai savu paradīzi atsevišķi. Tas ir izdomājums cilvēka, ka katram var būt savu ticība. Ir viena ticība, un šī ticība, lūk, ir reglamentēta, kā arī apostuls Pāvils un Pēters to saka, ja arī es pie jums atnāšu Galatiešiem 1, varat izlasīt 1. nodaļā, un sludināšu citu evaņģēliju, tad anafema. Tas nozīmē nolādēts, notiesāts. Un tas nozīmē, ka, ja notiesāts, teica, tad jūs pieņemāt citu mācību un līdz ar to citu garu,
kādu citu garu. Ir viens gars, ir svētais gars, un vēl ir vēlna gars. Un ja sludina citu mācību, kurai neiet līdz šīs līdzējošās zīmes, tad jūs esat pieņēmuši viltus mācību, jeb, kā rakstīts 2. vēstulē Fesaloniķiešiem 3. nodaļā, kas nepieņem patiesību ar mīlestību, uz tiem uziet maldu gars. Ir daudzi kristieši, iekš kā ir iegājis maldu gars. Un tur arī darbojās dažādi zīmi un brīnumi var darboties, bet nevis Dieva gars, jo tikai patiesība ir iekš tiem, kas darbojās iekš Dieva vārda, kam ir pamatā šī veselīgā mācība par svētu dzīvi, par savu grēku nomierdēšanu, par svētā gara dāvanām un viss pārējais, kas ir rakstīts, piemēram, 1. vēstulē korintiešiem un daudzās citās vietās jaunajā derībā. Lūk. Un tāpēc es vēl gribu izlasīt vienu vietu.